Tad ar laiku sākās tā atpazīstamība uz ceļa, kad tev jau sāk nākt kravas auto šoferi pretī, miršķi no uguņiem, sveicina par ācī, tur kā nu kurš tur čau Krister vai čau YouTuberi, kur tu laidīsi un tā. Un bija komentāri, ka vajag vēl likt, un tad jau pašam tāda interese bija, tu tā to nofilmēji, tagad varētu paprovēt kaut kā savādāk, un arī pēc tam jau bišķi palika interesanti pašam uz sevi no malas pastīties, kā tu strādā, kā tu ko tur taisi vaļā, kā tas izskatās, kā to krauju, un 6 gadus nobraucu Eiropu, latviešu firmā Rīgā. Un tagad no jaunā gada es esmu sācis strādāt Norvēģijā, Norvēģi firmā. Tas bija tas, ko es tā kā nevarēju saprast, ka tur tā satiksme ir tik maza. Piemēram, tāds kā ir A9 Rīga Liepāja, pa tādu veidu ceļu es neiedomājos, ka es varētu vienkārši nobraukt stundu, neizslēdzot tālās gaismas. Kad tev neviens nebrauks pretī, tur tas ir pilnīgi normāli, un pašā sākumā es par to baigi brīnījos. Kā tas var būt, ja uz tiem ziemeļiem iet viens ceļš, tad kā var būt, kad es tur braucu, tur nav neviena mašīna? Kur viņas tajā brīdī ir? Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Dārgie skatītāji, mēs šodien atkal tiekamies ar ļoti interesantu cilvēku, un tas patiesībā ir kravas auto šoferis, un ne vienkārši kravas auto šoferis, bet viens no atpazīstamākajiem šoferiem šobrīd vismaz sociālo tīklu vidē un YouTube, ja precīzi, un tas ir Kristers. Sveiki. Čau, Krister. Mums ir prieks, ka tu šodien varēji atnākt pie Vervo uz mūsu podcastu. Šis ir iespējams tas žanrs, kurā tu varbūt neesi tik daudz darbojies. Nē, vienreizīt laikam tikai līdz šim sanācis ir. Vienreiz forši. Savos YouTube video, kur man jāatzīstās, es esmu tieši redzējis pusi epizodu tavējo pēdējo, ko jau es atzinos, bet man liekas, ka ļoti interesanti un ļoti forši mēs par to arī parunāsim, un es ceru, ka noteikti mūsu skatītāji un klausītāji ir redzējuši vairākas tavas epizodes, bet ja kāds vēl to nav izdarījis, tad noteikti to varēs izdarīt. Bet kā tu iepazīstini savu epizodu sākumā, kas tu esi, jo es zinu, ka tu tur saki tādu foršu tekstu, tu to tagad var pateikt arī, lai iepazīstinātu ar sevi. Parasti es saku sveiciens visiem jaunajā epizodē, atkarīgs no situācijas, ko es daru, bet pa lielam tas sākums ir vienāds, jo es tā cenšos katru epizodu tādu kaut kādu iesākumu sākt, tā teiksim. Un tad ir vēl viens teiciens, kas ir tā pa jokam iznācis, tad sveiks tu arī uz fūrēm rukā, un tad tas mums tur tāds caur kolēģiem aizgājis ir, kas ir tā baigi panesies tautā. Uzlīmes pat ir attaisīts ar to tekstiņu speciāli. Ir ar tekstiņu uzlīmes, bet Krister, tu rūkā arī uz fūrēm. Tu neesi tikai YouTubers, kurš vienkārši taisa YouTube video, bet tu patiesībā arī strādā tur. Jā, pa to vārdu rūkā daudz piesienās, bet tas ir vienkārši tā sarunu valodā, tas ir tāds caur joks ācies, un tāpēc tas vārds rūkā tur ir, bet patiesībā strādāju uz fūrēm jau 7 gadus sanāk. Ko tad par visu no sākuma? Kā tu sāki vispār strādāt uz fūrēm un kā tu nonāci līdz tā idejai, ka vispār kaut kur var braukt? Tas jau man jau ir vispār kopš es sev atceros 7 gadu vecums, jau tas tāds, es atceros savu pirmo reizi laikam līdzā tētim. Un tad, ja tajā laikā es apmēram jau zināju, uz ko es eju, jo tad jau es tajā bērnībā visu laiku tur kopā tēti pa garažu tur maksimāli daudz, cik viņš bija mājās, tikai arī es centos ar viņu kopā tur tajās garažās būt vai braukt kaut kur līdzā krauties. Man tas viss jau ir paticis no paša sākuma, un tā es jau zināju, ka tas būs tas darbs, ko es darīšu. Es jau tajā laikā jau draudzenei teicu, es parasti pirms reizes, kad tētis brauc projām, es viņu parasti braucu tā kā pavadīt. Tad es draudzenei teicu, es principā esmu tā ir man nākotne, ir laiks, tev ir iespēja izvēlēties, vai tu to gribi nākotnē vai nē. Un tad tā tas arī viss sākās. Tagad ģimenē un paaudzēs jau šis. Jā, man tētis jau, cik viņš jau 20 pārgādus to dara, tētim brālis to dara, un es visu laiku, visu bērnību esmu bijis tur pie tiem smagajiem, un tur jau nebija 2 reizes jādomā, ko es darīšu tālāk. Un tad es gaidīju, ka paliks 2 gads, jo es, tāpat ar 18 gadiem es gaidīju, ka lai ātrāk var mašīnas tiesības dabūt, jo man jau var jau no pašas bērnības jau patīk tās mašīnas, braukt ar viņām un visu, un es gaidīju 18 gadus, kad varēs dabūt B kategoriju, un tad 21 gan, ka varēs to CE kategoriju dabūt. Bet es tā uzreiz arī viņas pašā sākumā noliku, man liekas, ka augustā man palika 18, un man jau septembrī bija B kategorija, un ar CE kategoriju ar tur kaut kādu pēc 2 mēnešiem, kad man palika 21, jau bija tiesības.
Nu, tad tu tā kārtīgi un laicīgi, bet kas ir tas, kas tev uzrunā kravas auto? Mums te arī, piemēram, Vervo kravas auto modelis. Nu, kas tev uzrunā tajā, ka tu vari braukt ar to kravinieku un stūrēt vis kaut kur? Pilnībā viss, laikam. Viss jau tā, es, ka biju mazs, man baigi patīk tā kā bunkuriņas taisīt. Mājās man bija tāda divstāvīga gulta, un es vienmēr tur klāju sēgu priekšā, lai būtu tā kaut kā tā saspiestā sajūta. Tā kā es pirmo reizi iekāpu kabīnē, man bija tieši tā pati sajūta. Man patīkās kaut kā, ka iekšā viss ir tāds kompakts, ka man te pat viss ir un tā pati sajūta, kas man bija bērnībā. Un tad jau viss tā pat braukšana, visi tie piedzīvojumi, tas, ka tu nezini katru dienu, kāda tev būs, tu pamodīsies, nezini, ko tu darīsi, arī nezini, kādas tās situācijas. Nu, praktiski pilnībā viss, ko tas darbs tur piedāvā, tas arī ir interesanti, bet kaut kādās brīžos arī nēru kutinošs un kaut kad varbūt kaut kas arī tur sadusmo, apnīk vai tā, bet visā visumā, ja jau nebūtu labi man personīgi, tad jau diez vai jau 7 gadus to darīt. Protams, vai ne? Katrai lietai jāpatīk, tīpaši, ja mēs viņu darām ilgtermiņā, bet tad jautājums uzreiz ir par taviem YouTube video. Viens ir, protams, braukt uz kravinieku, tā ir viena lieta, otra lieta ir taisīt paralēli video, jo mēs tomēr zinām, ka tās ir diezgan divas dažādas lietas, un kas reizēm patiesībā nav savienojams, kaut gan tu to dari, it kā nostoties tavu video arī ļoti veiksmīgi, ļoti organiski. Bet pirmkārt, kā tu nonāci līdz tam, ka tu gribēji kļūt par YouTuberu un kļūt patiesībā, vai tas nebija tāds apzināts lēmums? Nē, pilnīgi. Es negribēju būt, ne arī man bija tāds plāns, pilnīgi man ar filmēšanu man dzīvē nav pilnīgi nekāds sakars bijis tā, ka kādreiz varbūt kādu bildi telefonā nofočēju, un tas bija viss, nekāda filmēšana, nekas. Tas viss sākās ar to, ka man bija lausta kāja. Man bija lausta kāja, un es nosēdēju mājās, un vienkārši tajās mājās sēžot, es no sievas brālēna dabūju dronu. Ne jau ar, lai viņi kaut ko baigi nofilmētu, vienkārši palidināties un paskatīties, kā tas viss izstās no augšas. Un tad vienkārši vienā vakarā mēs izdomājām, aizbrauksim uz jūru. Tāpatās vienkārši pastaigāt pa jūru un viss. Un es paņēmu līdzā to dronu, bet es izdomāju, ka, ja jau es braucu to jūru kaut kā filmēt, tad jānofilmē vēl kaut kas. Un es nofilmēju, kā mēs mājās saģērbjamies, kā mēs izjām no mājas, iekāpjam mašīnā, aizbraucam uz jūru un pēdējais kādreiz, ka palidinās pa jūru un viss. Un es vienkārši to video uztaisīju priekš sevīm, samontēju un ieliku Instagramā. Tur, vai tiktu kā īsti neatceros, kur tur. Mans čoms, kolēģis, kas arī tur epizodēs visās redzams Raivs, viņš man tur saka, tu tur beigo video, es uzfilmēju, viņš saka, gan jau kā telefonu grūti ir, ja es tev iedošu GoPro. Es teicu, nē, man nevajag nekādu GoPro, un es tāpat neko nefilmēšu, un viņš saka, ņem, varbūt kaut ko izdomās, un tad man beidzās tā trauma, es sāku strādāt, viņš man iedeva to GoPro, un es viņu paņēmu līdzā tie pirmajā reisā, un arī tad es vēl nedomāju, ka es filmēšu epizodi, es vienkārši filmēju kaut kādus. Doma bija tāda, ka es priekš sevīm atkal uzfilmēšu kaut kādu 5 minūšu video, kā es iekāpu mašīnā, kā es aizbraucu, kā es braucu, tur viss būs mūzikas pavadījumā, nekur vispār nerunāšu, kā pakraujos un viss, un tas būs tāds mazs rullīts priekš maniem, nepriekš internetu, un es iesāku tā filmēt, līdz es tiku līdz Vācijai, un Vācijā man tieši tajā reisā turbīna beidzās mašīnai, man brauc evakuators pakaļ, uz ceļa savākt, un tur arī bija interesanti, ka mani atkabināja, mani aizvilka ar mašīnu uz servisu. Es tajā mašīnā sēdēju iekšā, kamēr man vilka. Viņš tā kā atpakaļ gaitā man vilka pa bāni. Es sēdēju iekšā, filmēju, kā man visas mašīnas no muguras brauc. Un tad viņš brauc pēc tās piekabas un to vēl vilku uz servisu. Un tad es domāju, kaut kā priekš sevīm pastāst, kas tagad notiek, kāpēc tev evakuators kaut kur vēl kaut ko. Un tad es tā metu kaunu pie malas, runāju kamerā, jo, es domāju, ka lielākajai daļai tas, kad pirmo reizi savu balsi dzird kamerā, tad liekas dīvaini, un kad liekas tā nav tava balss. Es par spīti tam tāpatās runāju, stāstīju, un vienkārši vakarā to visu samontēju. Aizsūtīju tam pašam Raivim, aizsūtīju sievai, aizsūtīju vēl kādam čomam, viņi saka, viss baigi inčīgi, lietas kopā, ir interesanti. Un tad es turpināju nākošo dienu filmēt, kā man tur taisa to mašīnu, kā es atkal aizbraucu, un tad, ja es tik daudz biju iesācis, es izdomāju nofilmēšu visu to nedēļu, un es viņu samontēju, un es viņu ilgi neliku iekšā internetā. Man viss tā garā epizode tur stāvēja telefonā kādu laiku, un es baidījos no tiem komentāriem, no sliktiem komentāriem. Varbūt kaut ko dara nepareizi, vai tāpat savu balsi nepatikās, un es ilgi viņu autorēju telefonā, un tad vienkārši vienā dienā pamodos, es domāju, ielikšu, paprovēšu, kā būs, tā būs. Ja sāksies kaut kāds bardaks komentāros, vienkārši dzēsīšu ārā. Tāds pirmais video aizgāja. Diezgan daudz skatījumu viņam uzreiz bija tur kaut kādi,
tad jau likās daudz tūkstoši skatījumu, kad tur dažās dienās viņi parādās. Un bija komentāri, ka vajag vēl likt. Un tad jau pašam tāda interese bija, tu tā to nofilmēji, tagad varētu paprovēt kaut kā savādāk. Un arī pēc tam jau bišķi palika interesanti pašam uz sevi no malas pastīties, kā tu strādā, kā tu ko tur taisi vaļā, kā tas izskatās, kā to krauj. Un tā sākās tā. Otrā epizode, 3., 4. gan tur ilgi sākumā mācījos, kā tur skaņas salikt, jo man tur bija tā, ka es visu montēju telefonā, es klausos to savu balsi, it kā liekas ok, mūzika skan arī liekas ok, bet kad tu to video uzliec uz televizoru, tad tur viss aiziet tādā bardakā, kad tad mūzika skaļi ļoti skaņa ļoti skaļi. Tad sākās tas moments, kad es runāju, tad ir atkal klusi, tad cilvēks pagriež televizoru skaļāk, un tad sākās mūzika atkal pa visu to istabu skanu, un tad es tur kamēr samācījos tām skaņām tik galā, un tad jau kaut kā piešā to roku pie tās montēšanas, un tā jau ir jau reku. Tūlīt būs 89. epizode iekšā. 89. epizode, wow. Izklausās jaudīgi. Jā, mēs mūsu podkāstā vēl neesam līdz 89. epizodei tikuši, bet cerams, ka arī tiksim. Mēs esam tikai šobrīd 2. sezonā pagaidām. Bet viennozīmīgi viss vēl priekšā, es domāju, gan tev, gan arī mums. Bet man liekas ļoti interesanti, tad no kravas auto līdz patiesībā skaņas regulēšanai video un montāžai. Tas jautājums droši vien ir tāds, tomēr dienas beigās, labi, tu uztaisīji pirmo epizodi, bija kaut kāds tur, interesants moments, kaut kā sakrita, tev bija kamera, tas sākās, vai ne? Bet tu saki, tu taisīji 2., 3., 4. Kāpēc tu to dari? Ko tu gribi pateikt cilvēkiem, vai tu vispār gribi kaut ko pateikt? Jo es zinu arī, teiksim, YouTubers, kas saka, vienkārši, man ir tāds dzīves, es vienkārši tādā veidā, komunicēju drīzāk ar sevi, man tur ir, piemēram, telefons paralēli, un tad kā to skatās, un lai skatās, man patiesībā vienalga. Bet kā tev ir? Jā, tad turpinājās tas izdaļ tā, ka cilvēki teica, ka ir interesanti, un, kā es teicu, pašā sākumā man likās arī pašam interesanti uz sevi pastīties no malas, vai kā tu piebrauc pie es tur to kameru skraidīju, tur nolikt, tad, lai es sākumā ar to GoPro, kad filmēju, es ļoti centos tās leņķu mājiņas darīt tā, lai katrs kadrs ir kaut kāda savādāka punkta. Tad es braucu pie rāmas kameras, aizskrien pie viena stāba noliek, tad es eju taisīt piekabu vaļā, atkal kameru noliek pie citas stāba, lai tie kadri mainās. Tas bija viens, ka pašam bija interesanti uz sevi pastīties no malas, un dēļ komentāriem, ka teica, ka ir interesanti, lai turpina, un tad jau laikam sākās tā 3. lieta, kad es gribēju parādīt, kāds tad ir tas darbs, jo daudziem pat nebija nejausmas, kā tas notiek, ko mēs tur vispār vedam, kā mēs to iekraujam, kā mēs tur tiekam, kā mēs braucam atpakaļ, kas notiek vispār tajā visā darba procesā, kamēr tu kraujies, un es jau ļoti labi atceros pašā sākumā, man vien pazīstam sievieti no Kuldīgas, man pat speciāli privāti rakstīja ziņu, ka viņai krustēvs jau arī strādāšu to te darbu, tur pat 20 gadus, līdzīgi, man liekas, ar mani tēti vien to ilgumu, un viņa teica, ka viņai krustēvs jau šito te darbu dara tik ilgi, bet viņai nebija ne mazākās jausmas, kā tas notiek, kā tās kravas krauj iekšā, ko tur krauj iekšā, ko viņi vispār ved, viņai vienkārši likās, ka smagais pabrauc pretī, aizbrauc garām, un tas ir arī viss, kā tas viss notiek, un tad viņa teica, ka viņa milzīgs paldies man, ka es to visu parādu. Un tas vēl tādu motivāciju iedeva kaut ko rādīt un kaut ko filmēt. Un tad jau tālāk es jau gribēju cilvēkiem parādīt to, ka, tiem, kam ar to nav nekāds sakars, kā tad tas viss notiek, kā kraujās. Un ka nav tā, ka tas šoferis ir vienkārši tajā kabīnē iesprostots, viņš neko neredz, tikai brauc un tur dušās netiek, nekur netiek, un ka tur bez mazai viss slikti ir. Tad es kaut kā tā lēnām sāku to visu rādīt, un jau liekas, ka viss ir parādīts. Liekas, jau, ka vairs nav ko filmēt. Jā, un tajā epizodē, kur es redzēju, tur tu dušas durvis slēdz ar telefonu vaļā, starp citu. Jā, tas ir tagad pēdējās epizodes Norvēģijā. Jā, es tur pats vēl brīnos, kā tur šis tas salīdzinājumā ar Eiropu, bet tā bija tāda viena lieta. Es pirmā reizē tur aizgāju, raustīju tās durvis un skatos telefonu numurus uz tās sienas. Es domāju, kaut kam tur jāzina, kādam darbiniekam vai kam uzspēj to numuru, vienkārši durvis attaisīja. Tas ir, lai zvēri neiet iekšā. Ja godīgi, es nezinu, kāpēc tas ir, bet tad es telefonu uzzvanīju, attaisījās durvis, tad jau otrā reizē jau es gāju ar kameru, jo es jau zināju, kas man sagaida, tad es jau tur rādīju, kā var attaisīt. Redz, un tagad mums to arī ir iespēja visiem redzēt, bet ļoti interesanti, tas acīm redzot arī tas ir saturs, kur cilvēki grib redzēt. Kā tev liekas, kas vēl ir tas uzrunājošais, ka cilvēki tur grib redzēt? Labi, ir viens ir šoferis sieva, viņai ir iespēja uzzināt, ko realitātē viņas vīrs dara darbā. Arī. Forši pievienotā vērtība, bet
Bet tie varbūt, kas vispār nav saistīti, kas varbūt, nezinu, tiešām kravas auto ir redzējuši uz ceļa, kā viņš pabrauc tev garām. Jā, man liekas, ka arī diezgan daudz tādu cilvēku arī tieši skatās tos manas video vai kādas cits kravas auto satura veidotāju video, kad viņi pat nezin, kā tas ir, un tāpēc viņi grib zināt. Ļoti daudz jautā, kā notiek tualets apmeklējums vai kā. Tāpat kā tā duša, tu iebrauc parkingā, es jau neiešu tur filmēt, kā es eju uz to tualetu. Skaidrs, ka viņi tur ir, tad tur arī tās lietas dara viss. Bet viss tas vispārējais, tā ēst gatavošana, tā dzīve pēc tās kraušanās, kā notiek, ko tai kabīnē dara, vai tu vienkārši tur sēdi tajā mašīnā iekšā, vai tu ej kaut kur pastaigājies, kaut ko ieraugi. Protams, nevienmēr tev kaut kur sanāk aiziet, kaut ko pastaigāties un ieraudzīt, bet tā kaut kā cenšos katru reizi kaut kā bišķi savādāk. Pat ja viņas kaut kad atkārtojās, tie momenti, ko es tur filmēju, tad es necenšos to darīt tā, lai katra epizodē ir vienāda, lai tāds kaut kāds tāds nedēļas. Man sanāk tā, ka man tāds nedēļas stāsts ir tajā vienā epizodē. Ja es vairs īsti nerādu to profesiju kā tādu, es vienkārši rādu savu dzīvi tur, jo es arī filmēju to, kā notiek, nevis es jau tur pirms tam neizdomāju kaut kādu baigos izžēt, tev tur, tagad būs tā, un no rīta nekāpju ārā ar tādu, lai uztaisītu kaut kādu tādu skatījums un hype, kad notēlot, ka man, piemēram, degviela ir nozagta vai ne. Patiesībā tas nav. Es vienkārši pamostos, kas tajā brīdī notiek, to es filmēju, un ļoti daudz reizes arī ir, es cenšos to video taisīt tā, lai nekur nekas neiztrūkst, nekāds tas stāsts. Pat ja man kādreiz nesanāk iekraut kaut kādu tur 2., 3. iekraušanu, es vienalga pēc tam pastāstu, kas tur notika, kā notika, lai nav tā, ka es esmu kaut ko vienu iekrāvis, un pēc tam es jau esmu kaut kādā 7. iekraušanā, un tas, kas tur jau ir sakrauts, kā tas viss tur radās, jo es cenšos, to visu tā, lai nav tie pārtraukumi, tie pārāvumi tajos, un tad tā viss tāda viena tāda stāsta, jo, ja nesanāk nofilmēt, es neko nevaru izdarīt. Es nevaru krāvējiem pateikt, tev izkrauj ārā, man ne, un krauj vēl vienreiz iekšā, tāpēc, ka es to nenofilmēju. Man ir tad vienkārši man ir jātais video, es esmu YouTubers, hei. Jā, apmēram, jā. Tad vienkārši, jau tas vienkārši ir tāds ikdienas darbā un bez kaut kādiem tur šoviem, kā notiek, tā arī filmē. Bet kā ir, vai tā kamera tomēr nav apgrūtinoša? Es domāju, tu esi darba procesā, tu esi reāli, tev ir jāstrādā, tev ir jādara lietas, tev tieši tā, kā tu teici, tev ir jākāp ārā, jākāp iekšā, jātais vaļā, nezinu, jāapstājas, bet tev paralēli tu domā visu laiku par tā, vai tu esi nolicis kameru, vai tagad ir cits leņķis, vai tagad ir tas, vai tagad man var redzēt, vai tagad man var dzirdēt. Šis nav apgrūtinošs, tas nav tā kā divas lietas, divas darbas patiesībā strādāt. Tas ir brīžam, tas ir pat apgrūtinošāk nekā pašu to darbu izdarīt. Jo tev ir jādomā tas, lai tev tas nav jādara, bet es to tā daru, lai būtu interesanti, lai nebūtu laiku viss vienādi. Kaut ko tu neesi stāstījis pirms tam, to pastāstīt atkal tagad, vai ja tu to esi stāstījis kaut kad senāk, tad atkal tagad atgādināt, jo varbūt kaut kādi jauni skatītāji ir pienākuši klāt. Ir tas tā video taisīšana, filmēšana un pēc tam montāža, tā paņem tā diezgan daudz, nervus varbūt tā nevarētu teikt, bet ir tas ir tāds, tā kā vēl viens darbs tas ir, jā, un tad, kad es sāku, tāpēc citreiz ir, kad es, arī šajā darbā, ko es tagad daru, arī ne katru nedēļu es filmēju, jo vienkārši ir tās nedēļas, kuras es nefilmēju, es vienkārši izbaudu to darbu, vienkārši braucu un strādāju, nedomājot par to, kas man tajā kamerā jāparāda un jāpasaka ir. Tāpat tās arī iepriekšējā darba vietā bija, man tur sanāca 4 reizes pēc kārtas strādāt, un es viņas nevienmēr visas pēc kārtas filmēju. Es vienu uzfilmēju, 2 izlaidu vai 1 izlaidu, lai tā, lai, smadzenes atjaunojās bišķīt, un tad lai nav visu laiku tā, kā tu bez mazai vienu to pašu filmē. Bet tas ir baigais darbs. Tāpat domāšana, tev vēl plus ir jāstrādā, jāpaspēj visas kraus sakraut, jo nevar tā krauties, nokavēt krautu, tāpēc tev kaut kas jānofilmē. Un to, kas sanāk tajā brīdī nofilmē, to tu filmē, bet tev ir jāpaspēj visu sakraut, jāpaspēj visur aizbraukt, tad kaut kas viss, tad vēl tas viss kaut kad ir jāsamontē. Es to parasti daru vakaros. Parasti vakaros, jā. Tu arī pirms mūsu sarunas dalījies, ka tu montē arī kaut kādos brīžos, varbūt, tad, kad tev notiek kaut kādas citas lietas, kurās tev nav aktīvi jāiesaistās. Brīvos brīžos. Ja brīvos brīžos, tāpēc, ka man tā montāža, tā teorija tāda, ka es cenšos to, ko es tajā dienā safilmēju, cenšos tajā pašā vakarā samontēt, lai es redzētu, cik tajā dienā ir garš sanācis tas video, lai es redzētu, vai tur nav mūzikas pa daudz, lai es varbūt tajā video kaut ko pa daudz stāstu, vai kā es to dienu iesāku un kā es viņu nobeidzu, lai atkal izdomātu, kā nākošā dienā iesākt to video, cik daudz mūzikas pielikt. Tā, lai tas video ir tāds dažāds, nevis vienkārši uz stundu runā, vai vienkārši stundu skan mūzika. Tad es tā
vakarā Video uz 2 samontēju. stundām, lielisks plāns. Nu, jau pat man pirmie video bija, ja es visu nedēļu iefilmēju 20 minūtēs. Man likās, es nevaru garāk video uztaisīt. Man vienkārši nav ko filmēt, man nav ko pastāstīt. Un tagad es nevaru ierakstīties stundā 30. Man jau likās, ka es pirmo video, kas bija 40 minūšu garš, uztaisīju. Man jau likās, es nezinu, kā es to izdarīju. Bet tagad es vienkārši, vai nu es esmu kaut kā vairāk atvērties tajā kameras priekšā, vai kā. Es nevaru, zem stundas man vispār ir grūti paiet. Tas pēdējos video vispār nav bijis. Tagad jau man ir tā no stundas līdz pusotrai stundai. Ir pat ar kaut kādu stundu 40 gari video. Tā kā jā, ir ko darboties. Bet tā kaut kā jau, cik jau sanāk, jau kāds 4. gads laikam, ka es to daru. Jau tas jau ir piešāvies jau kā, ar ko filmēt, kā tur ātrāk samontēt, kā pareizāk samontēt un kvalitatīvāk. Labi, tāds pareizāk jau nav. Vienkārši tas, ko tu nofilmē, jo es arī, kad filmēju, es apmēram jau iztēlojos, kā tas būs video. Nav tā, ka es safilmēju, un tad vakarā sēžu domāju, ko tagad salikt. Es apmēram tā galvā atceros, ka es tagad esmu runājis, tagad vajadzētu braukšanas kadrus. Un es tā to tekstu jau aizvirzu uz tiem braukšanas kadriem, ka tagad laižam un sāk mūzika skanēt, un tad es iefilmēju braukšanas kadrus. Un tad atkal runāšana, tā kaut kā jau galvā jau saliek to scenāriju, kāds video apmēram izskatīsies. Ir algoritms, vai ne? Ļoti labi. Bet kas ir tā tava auditorija? Vai tu zini, pirmkārt, kas skatās tos video, un kā tu vispār sajūti to savu auditoriju? Un cik tev viņa ir liela? Jā, skatījumi pēdējiem video, tādam pēdējiem kaut kādiem 2 gadiem, tā kaut kādi 10 līdz 20 tūkstoši. Jau pēdējiem video jau vairāk, jau ir tur kaut kādi 15, 17. Laikam lielākais video, kam ir, tam ir laikam 41,000 skatījumu. Tas bija, ka es darbu nomainīju. Pašā sākumā man nebija nejausmas, kas tā mana auditorija ir. Vienkārši komentārus rakstīja, labi, tur kādam varbūt tur kāds kraus auto profilu bildītāji bija. Es sapratu, ka viņš arī šofers ir vai kā tur. Bet tad ar laiku sākās tā atpazīstamība uz ceļa, kad tev jau sāk nāk kraus auto šoferi pretī. Mirkšķi no uguņiem, sveicina par ācī, tur kā kurš tur čau Krister vai čau YouTuber, kur tu laidīs un tā. Tad es sapratu to, kad arī šoferi skatās. Un tad jau laikam tā pirmā auditorijas ieraudzīšana bija Anguri. Pirmais gads Angurē. Un tad otrais jau bija vispār jau likās jau. Ka ieraudzīja tos cilvēkus, kas ir atnākuši tieši pie maniem personīgi, ar maniem sasveicināties. Pateikt, ka mans video skatās, tur bija, es vienkārši biju šokā. Jo tad, kad tu skaties tos skaitļus internetā, it kā liekas 10-15 tūkstoši skatījumu, tas ir tāds, vienkārši ir cilvēki, kam ir vairāk, vai ne? Tur ir, kam ir 100,000, 200,000 skatījumu, tad tie 10,000 it kā liekas maz, bet kad tu iedomājies, ka tas ir 10,000 cilvēku, tā ir vesela arēna, kas uz tevīm skatās, tad tas pavisam savādāk ir. Un tad tie cilvēki, kas bija tajā Angurē toreiz, tad es ieraudzīju, cik tas ir daudz, cik tie cilvēki pie maniem ir. Es iedomājos, ka tie vēl nav visi, kas skatās. Un tad man likās tāds kosmoss rītīgais, kad tie video ir aizgājuši kaut kur, kaut kādai auditorijai. Un tad tie ir, vai ļoti daudz arī jaunieši ir. Tad ir mana vecuma, 30 gadīgi, un tad ir arī vecāki. Visādi sievietes, vīrieši, bērni, jaunieši. Un vislielāko šoku es dabūju tad, kad es Liepājā pildījos. Pie maniem piebrauc vieglā mašīna, izkāpa ārā viens vīrietis, un viņš teica, ka viņa 4-gadīgā meita ir pilnīgi visas manas epizodes redzējusi. 4-gadīga meita, tas ir vēl jaunāk nekā mana meita. Un tad brīdī es nodomājos, paldies Dievam, ka es savos video vispār praktiski nelamājos. Kādreiz tur uz emocijām izšaujās kāds vārdiņš, bet jā, tad es nodomāju, paldies Dievam. Jo tajā pašā Angurē vai kaut kur tur, kur rakst kāds no tiem sekotājiem, es saprotu, ka tur ir diezgan liela tā auditorija, kas ir bērni. Un jā, tādiem rupiem lamvārdiem es tur neesmu nekad tā baigi aizrāvies. Lamāties jau nevajag publiskās vietās, vai ne? Tas jau, bet internets ir diezgan publiska vieta. Jā, protams. Pašā sākumā es tā par to mazāk domāju, jo es tiešām nenovērtēju to, cik daudz cilvēku redz to video. Un kurš uz to visu skatīsies, ko es tur pasaku. Bet, kad jau tas laiks ir pagājis, kad jau es tos cilvēkus apmēram zinu, kas tos video skatās, tad es tā diezgan pie tā piedomāju, pie tās lamāšanās. Vai tu saņem arī komentārus? Tu teici, ka tu saņem, un es pieņemu arī, tomēr, ka tie komentāri ir dažādi. Un protams, ir tie foršie komentāri, kas ir, tur, Krister, jā, baigi labi, baigi forši video, paldies. Bet tad droši vien arī kaut kādi nepārāk foršie komentāri.
Vai tev ir tāda, un kā tu tiec ar tiem nepārāk foršiem komentāriem galā? Jā, nu par laimi man tiek lielākā daļa no komentāriem, kas man ir tā kā pozitīvi. Reti, kad kāds trāpās kaut kāds tāds negatīvs, slikts komentārs, bet ļoti reti, tāpēc ka es arī necenšos ar tiem sliktajiem komentāriem tā kā baigi tur diskutēt. Nu, ja tā ir kaut kāda kritika, es kaut ko daru nepareizi, vai kā, tad man patīk, nu, piemēram, uzklausīt, varbūt kaut kā, nu, varbūt tiešām kaut ko daru nepareizi, un es paklausos, ka tas tā nav pareizi, un tagad izaudzināja viens no sekotājiem, ka nedrīkst teikt, ka kuģis peld, ir jāsaka, ka kuģis iet. Un es to visu laiku neapzinoties, teicu, un tagad pie pēdējā video es tā kā tam tā baigi piedūros. To es starp citu redzēju. Jā, un mēs arī vienā no šī podkāsta epizodēm arī, man liekas, ka runājām par to, ka kuģis peld. Jā, tieši mēs runājam par loģistiku, tieši par konteineru loģistiku, un mēs arī lietojām vārdu kuģis peld. Jā, tad jāsaka, kuģis iet. Jā, nu tā jūrnieks sakot, ka kuģis iet. Un, jā, es baigi necenšos ielaisties tādās negatīvās diskusijās ar tiem sliktiem komentāriem. Kā jau teicu, ir jau kāds, kas kaut ko tādu uzraksta, bet kritika man patīk, nu, normāla kritika. Bet, ja jau tur aiziet vienkārši tādas glupības, kaut kāda tāda ritīgie lamvārdi, bez kaut kāda tāda iemesla, nu, tad es viņiem neatbildu. Un, ja ir tāds ļoti rupšs komentārs, es viņu vienkārši izdzēšu ārā. Bet tā lielākoties ir diezgan labi komentāri, un tāpēc jau es arī tā kā turpinu, jo, tā kā es jau teicu, pirmā epizode bija, vai viņi paliks, vai viņas izdzēsīšu, bija atkarīgi no tiem komentāriem. Ja tur būs baigies trakums, tad es viņu dzēsīšu ārā, bet nē, ir labi. Lielākā daļa atbalsta no skatītājiem. Komentāri arī tomēr nedaudz tāda degviela ir visam šim. Jā, protams. Atgriezeniskā saite, pareizāk. Jā. Labie komentāri, protams, tev uzmundrina un motivē to darīt visu vēl vairāk, bet ir arī kāds slikts komentārs tev tā bišķi aizķer. Ir sevišķi pašā sākumā. Pašā sākumā es baigi, man likās, it kā es neko slikti nesaku. Es nevienam neko tā kā nemācu. Es tā kā parādu, kā es to daru, bet es nesaku, ka tas ir jādara, ka tā ir vienīgais veids, kā tas ir pareizi. Es baigi tā kā ņēmu pie sirds tos komentārus, bet ar laiku jau tādi palikusi biezāk, un nu jau es sev tur jau baigi tā sliktos komentārus neņem galvā, kā teikt, lai sev pats tur nebojāt nervus. Tu minēji arī, ka tu nomainīji darbu, ja tad tev bija viss darba devēja, tev bija visvairāk skatījumu tajā epizodē, bet turpinot par komentāriem par darba devējiem, ko tad tavu darba devēji komentē? Vai viņi komentē? Es nedomāju, ka viņi komentē fiziski tavā YouTube, bet vai viņi, pirmkārt, vai viņi zina, ka tu filmē? Un otrkārt, ko viņi par to saka? Jā. Starp citu, tā viena no tām pirmajām epizodēm, ko es tur samontēju, pats pašā sākumā es arī aizsūtīju priekšniekam to daļiņu, to video, ko es biju uztaisījis. Viņš arī teica, ka interesanti, lai liek kopā. Un, arī tā kā no viņa, ja viņš teica, ka es drīkst tā darīt, un viņam arī patīk, tad es arī dabūju tādu pārliecību, ka vajag turpināt. Ne tajā darbietā, kur es sāku visu to, neko man par to neteica. Viņiem patikās, viņi bija priecīgi, ka es filmēju un rādu, viss kā notiek, jo arī pašiem loģistiem bija interesanti redzēt. Viņi jau tās kravas tur tikai datorā redz. Viņi pat neredz, kā viņas izskatās. To, ka tur ir 3 paletes jāiekrauj, tas ir skaidrs, bet kā viņas izskatās, kā viņas jāiekrauj, tur kā viņas mēs iekraujam, to jau viņi tā palielam nezināja. Tad tas viņiem arī bija interesanti. Un arī šajā darbietā, kad es atnācu, internets jau bija nospēlējis tur to savu lomu, un viņš zināja, ka es tos video filmēju. Arī šajā darbā man pateica, ka var filmēt, un viss ir kārtībā. Un tad jau es jau tur sapazinos ar šitiem loģistiem, kas ir dāņi. Un viņi man arī kaut kādā veidā bija atraduši internetā. Pat viņi skatās mans YouTube video. Kaut gan es tur latviski tikai runāju. Bet viņi arī tur saka, malacis, turpini tik filmēt. Viņi ir iemācījušies latviski, viņi jau saprot. Viņiem jau baigi nav jāsaprot. Viņi jau zina, ko tur krauj. Jo tās kraušanas tādas bišķi savādākas nekā tur. Un tad jau braukšana palielam. Krister, mēs esam ļoti, ļoti tā organiski mūsu sarunā nonākuši līdz šī brīža darba devējiem, un tu teici, tātad tie ir dāņi, bet mēs zinām arī no teviem video, ka tu ļoti daudz par Norvēģiju braukā. Jā, dāņi ir tikai loģistika zem, kā es strādāju. Tā ir Dānijas loģistika, man liekas, ka Dānijas. Bet jā, es tagad, es 6 gadus nobraucu Eiropu, latviešu firmā Rīgā, un tagad no jaunā gada es esmu sācis strādāt Norvēģijā. No Norvēģi firmā. Un pirmkārt, kā ir strādāt? Pirmkārt, tomēr, labi,
Loģistika un arī tajā skaitā kravu pārvadājumi vispār kopumā ir starptautiski lieta, un tu jau neesi mājās, ja tu jau nestrādā, tu jau nevari veikt šo darbu no mājām, jebkurā gadījumā, bet kā tomēr tas ir strādāt citā valstī, nu, tev ir tā kā jāizlido, principā, ja? Vai, nu, nezinu, jāizpeld ar kuģi, kurš iet, vai kaut kā savādāk, kā tas ir pastāst? Nu, īstenībā tā pati strādāšana jau nav diži savādāk, jo arī iepriekšējā darbvietā es tāpat visu laiku biju projām citā valstī lielākoties, nu, tur 1 vai 2 dienas es biju te Latvijā, tā lielākoties arī bija citā valstī. Un te ir tas pats, vienkārši tas, ka sanāk, kad es esmu tā kā Norvēģijā, tur es esmu uz vietas, es laiku braukāju pa Norvēģiju. Es nebraucu tur, tā kā iepriekšējā darbvietā es braucu Vācijas, Polijas, Nīderlandes, Beļģijas, es laiku braucu katru nedēļu uz citu valsti. A te es braucu laiku tikai pa Norvēģiju pārsvarā. Kaut kad es vienreiz esmu bijis arī Zviedrijā, bet tas bija pats pirmais reizes. Bet tas arī tik tā bija, caurbraucot. Nu, izklausās apmēram, tā kā tu braukātu pa Latviju un teikt, es vienreiz arī biju Lietuvā. Nu, apmēram, jā. Apmēram, jā. Tas, ka vienkārši man uz to darbu jānokļūst ar lidmašīnu. Nu, šeit bija tā, ka Latvijā strādājot ar mašīnu no Kuldīgas aizbrauc līdz Rīgai, iekāp smagajā, un tad jau visu reizi brauc ar to kravinieku, aizejot ar kuģi uz Vāciju, izkraujoties, sakraujoties un pa zemi braucot atpakaļ. Nu, tad šeit ir tā, iekāp lidmašīnā, aizbrauc, iekāp mašīnā, 2 nedēļas nostrādā, brauc atpakaļ uz bāzi, noliec mašīnu, kāp lidmašīnā un lido mājās. Nu. Vai tev tā bija tāda apzināta izvēle, vai tās bija kaut kādas nejaušības un sakritības, kas tev noved līdz Norvēģijai? Vai tur arī bija, es jau esmu, kā teikt, jau jaunā gada, nekad nesaku nekad. Tas ir tas, ko es tagad esmu sev liek aiz auss un pie tā ritīgi piedomāju par visu, ko es runāju, jo, nu, aizpagājušajā gadā es vairs neatceros, kad es biju, man tā arī iebāza ziema kā gada laiks. Nevis tikai tāpēc, ka strādā tik grūti, bet man nepatīk augstums, man nepatīk tas slapjums, sals. Viss tas, nu, arī tieši tas darbs tajā ziemā, kāds ir visi tie laikapstākļi, es biju tāds baigais ziemas nīdējs. Un, nu, protams, kas Norvēģija jau ir tā vieta, kur tā ziema ir visvairāk. Un tad man bija, es neciešu ziemas, un līdz ar to es nekad nebraukšu uz Norvēģiju. Bet, nu, tagad janvārī es teicu, ka es esmu Norvēģijā, tur ir -40 grādu, un man ritīgi te patīk. Nu, tāpēc pie tā nekad nesaku nekad. Izrādās, ka tev patīk ziema. Es nezinu, kas notika, vai tas Norvēģi gaiss man kaut kā iespaidoja vai kā, bet man ritīgi tagad ziemas sāk patikt. Nu, it sevišķi pēdējā ziema, tāpēc, ka pēdējā ziema bija baigi tāda forša, viņa kā bija tā, viņa bija visu ziemu arī. Un mēs esam Norvēģijā arī, jā. Un man patīk braukt pa Norvēģiju. Kaut gan es sākumā teicu, ka es nekad nebraukšu uz Norvēģiju. Bet tagad tu brauc. Tagad es braucu, tagad tā ir mana ikdiena. Tā ir mana darbieta. Kas ir tās interesantās lietas, ko tu esi redzējis Norvēģijā līdz šim? Kas varbūt ir priekš tevis paši tādi pārsteidzošākā? Pirmais noteikti ir tie dabas skati. Tas, ka tu vari braukt pa vienu ceļu vairākas reizes, bet tev tāpat tās liekas, ka tu katru reizi esi citā vietā. Tas ir tāds, pa ko es vēl šodien braucu, un es vienkārši zinu, ka, lai vai kur tu braukt, tev visu laiku būs ko redzēt pa logu ārā. Kas vēl tāds? Pat nezinu, tā nav tas satiksmes bardaks tik traks, tik liels, jo tur nav tik daudz tie autobāņi. Tur ir vairāk tāda, kā mums Latvijā ceļi, tā kā A-klases šosejas, kur vienkārši mašīna no otrai pabrauc pretī. Tas bija tas, ko es tā kā nevarēju saprast, ka tur tā satiksme ir tik maza. Jo es neiedomājos to, ka es varētu braukt pa ceļu, piemēram, tāds kā ir A9 Rīga Liepāja, pa tādu veidu ceļu, es neiedomājos, ka es varētu vienkārši nobraukt stundu, neizslēdzot tālās gaismas. Nu, labi, stundu varbūt tās tur. Kaut kad gan jau ir sanākusi stunda, bet, teiksim tā, 20 minūtes, 15 minūtes braukt ar tālajām gaismām, ka tev neviens nebrauks pretī, tur tas ir pilnīgi normāli, un pašā sākumā es par to baigi brīnījos. Nu, kā tas var būt, ja uz tiem ziemeļiem iet viens ceļš, un tur uz tiem ziemeļiem brauc tās mašīnas? Tad kā var būt, ka tad, kad es tur braucu, tur nav neviena mašīna? Nu, kur viņas tajā brīdī ir? Labi, kaut kāda daļa iziet caur Zviedriju, bet vienalga, taču, ja tas ir vienīgais ceļš uz ziemeļiem, nu kā var būt tik maza satiksme? Tieši tāpatās arī par tiem parkingiem. Ja tas ir vienīgais ceļš uz ziemeļiem, kā visos parkingos var būt vieta? Jo, nu, kā mēs zinām, kā ir Vācijā, tur ar parkingiem ir ritīgākās problēmas, un tās bija tās lietas, kas man tā kā baigi izbrīnīja. Tieši tā mazā satiksme, tas arī bija, par ko es tā kā biju baigi sabijies. Ja nu gadījumā pienāks tā diena, ka ir jāliek ķēdes, un tev tas jāliek ceļa malā, kamēr to apstāsies, kamēr tu izkāpsi tās ķēdes likt, visticamāk jau, ka tev aizmugurē būs 200 mašīnas, kas tev pīpinās, kāpēc tu vēl neesi ķēdes jau pirms tam uzlicis.
Bet tad, kad pirmo reizi pienāca tā situācija, ka ķēdes jāuzliek, tu vari izkāpt tās ķēdes, uzlikt. Iespējams, tev vairs muguras neviena mašīna vēl nebūs pat atbraukusi, un tu vienkārši aizbrauks. Un tas bija tas, ko ir jāliek, jo... Nu labi, ķēdes man tikai vienreiz pašam ir sanākuši likt, bet, nu jā, ja ir tāda laikapstākļi, kad tev vienkārši tur tie ceļu uzturētāji liek tās ķēdes uzlikt, vai nu ir tāda situācija, ka tu tajā kalnā nevar uzbraukt. Nu, man tāda situācija, ka nevar. Tu pastāst, jo es šaubos, vai tā varbūt šoferi, kas nav braukājuši pa Norvēģiju vai pa Skandināviju, kopumā zina kaut ko par ķēdēm. Nu, jau pašam tā pieredze arī nav baigā, ka es tur varētu kaut ko baigt tā izstāstīt visu, bet tik, cik es esmu dabūjis to darīt, tās ķēdes likt, tad toreiz bija tā, ka kalns, tur tās kalna pārējas saucamās ir, un tajā kalna augšā bija baigais vējš, un tad to vienkārši putināja ceļu ciet, un tad pirms tā kalna, tur tāds laukumiņš, pirms katras tās lielās kalna pārējas ir tāds laukumiņš, kur apstāties, un ja ir tāda laikapstākļi, ka vajag ķēdes, tad visiem viņas ir jāuzliek, uztais tādu kā konvoju, tad pa priekšu brauc šķūrs, un tad visi kopā brauc pār pa to kalnu, tad, lai, visiem jābūt ķēdēm, lai neviens tajā puskalnā neapstātos, teiksim tā. Un es biju tādā situācijā, bet tajā reizē tie laikapstākļi nebija tik traki, lai būtu tās ķēdes jāliek. Vismaz, kad es braucu, jo es biju braucis par sliktāku ceļu bez ķēdēm un mierīgi uzbraucis. Tur vienkārši laikam sanāca tā, ka mēs pēdējie pārgājām pār pa to kalnu ar tām ķēdēm, jo laikam tie laikapstākļi nomierinājās. Tā principā bija vienīgā reize, kad es arī dabūju tās ķēdes izlikt piespiedu kārtā. Es pirms tam tikai biju trenējies sētā, kā to pareizi izdarīt, jo es jau līdz šim ar to vēl nekad nebiju darījis. Tagad jau ir viena pieredze kārtīgi. Jā, protams, tas ir savādāk nekā, kad tev kolēģi stāv blakām un rāda, tagad pievelc vēl, tagad ir labi, tagad šitā, vai ja gadījumā tev kaut kas nesanāk, tad tev viņš atnāk palīdz, parāda. Tajā brīdī, kad tu stāv ar vēl 10 citiem šoferiem kopā, kur arī tagad brauks pāri un jūs brauksiet visi reizē, tad tev ir tajā stresā jāuzliek pareizi, jāpievelk pareizi, tā, lai viņas tur nav otrādi aplīts, lai riepas nesabojā, un vai viņas nav pa vaļīgi, vai viņas nav pa cieši pielikts. Tad, bet, pirmā reize bija. Droši vien, ka laikapstākļi tajā brīdī nav. Bija nakts toreiz, un nakts bija, un tā kā bišķī tā kā lietus, sniegs kaut kāds līja, un tad, tad izkāp ārā tīrām drēbēm, un tu saproti to, ka tev uz tās lapjā asfalta ir jāguļās un jāliek tās ķēdes, jo nav citu variantu. Bet to visu izdarīju un uzbrauc kalnā, ka ņem tās ķēdes nos, tad es vēl pēc sevi nodomāju. Tas bija viss tajā brīdī, jo likās, jūs tur mēs visi liekam ķēdes, tāds konvojs būs, un likās, ka tur augšā vispār tur neko nevarēs saprast, bet nebija tik traki. Pa laimi tā pirmā reize nebija tik traki. Cik tālu Norvēģijas ziemeļos tu esi bijis? Kā pateikt, līdz ir tā Nordkapa, kur visi brauc atzīmēties uz to tālāko Eiropas punktu, vai kaut kā sauc to. Es biju kaut kādus 200-300 kilometri tā kā pirms viņas. Pilsēta saucās Hammerfest, kurā es biju. Tas ir tā kā tālākais. Un tas man bija pašā pirmajā reisā. Pirmajā reisā? Jā, pirmais reizes. Un tad bija ziema. Tas bija janvārs, jā. Tas bija 3.4. janvārs. Pastāst par savu pirmo reizi Norvēģijā. Bija tas, ka es visu laiku gribēju sagaidīt ātrāk to, par ko es pirms tam visu laiku uztraucos. Un tās kalnu pārējas, saprast, cik tie kalni ir stāvi, cik viņi ir līkumaini, cik viņi ir šauri. Man pirmajā reisā es braucu kopā ar kolēģi. Mēs tā kā divatā braucām. Un tad, protams, man bija drošāk, jo viņš jau ziemas bija piedzīvojis, ķēdziņš bija licis. Tad es tikai sēdēju un skatījos un vaktēju tā aplikācija Vēgvesens. Es jau biju tā kā jau, kamēr es vēl strādāju iepriekšējā darbvietā, es tur vakaros mācījos to Vēgvesenu, to aplikāciju apieties, kā tur var ko atrast, jo tā ir tāda aplikācija, kur var tā kā ceļa situāciju redzēt. Tur ir tiešraides kameras, tur dod informāciju, kāda situācija ir uz ceļa, vai tas ceļš ir ciet, vai būs tas pats konvojs, vai tur būs ķēdes jāliek vai nē. Tā es to mācījos pirms tam, un tad, kad mēs ar to kolēģi braucām, es laiku vaktēju un gaidīju, kad būs tā kalna pārēja. Es gribu to pirmo kalnu pārēju redzēt, cik viņi ir stāv, cik viņi ir šauri un kāda viņi ir, kad tur ir sasniedzis un viss. Un kad jau pats vēl pirmā reize, kad es pats dabūju pabraukt pa to piesnigušo ceļu, bija tāda interesanta sajūta. Man likās, ka es nevarēju saprast to, ka tādā ātrumā var braukt pa tādu ceļu, jo, piemēram, šeit, braucot ar tādām riepām, kā mēs braucam, ar Eiropas riepām, ar atšķirām vasaras riepām, pa tādu ceļu braucot tādā ātrumā, tev pavisam notiek vai nu izbuksēs, vai nu izslidēs.
Bet tur tās ziemas riebas, vēl tie trīstiltīgie smagie, tur tā saķeri ir daudz labāk, ka tev brīžam gan arī vairāk jāuzticās tām riepām nekā sev. Jo likās, es jau pirmos līkumus vispār tik prātīgi braucu, tur, kur kolēģis man laida uz 80, 90, es tos līkumus braucu uz 60. Es vienkārši nevarēju tā kā morāli tikt tam pāri, kad es tagad varu tādā ātrumā izņemt to, piemēram, to karenisku līkumu. Bet tad jau pirmā maiņa, otrā maiņa, un tad jau apmēram aprada to ceļu, kāds viņš ir. Bet man baigi paveicās ar to, ka mēs sākām strādāt ziemā. Mums tā ziema bija baigi pateicīgā. Tādā ziņā, ka viņi kā sākās tā ziema, tā viņi bija līdz pat pavasarim. Nebija šitie sāli, atkušiņas, nebija melnie lēdi, nekas. Viņi kā janvārī bija tie mīnus lielie, tā viņš līdz pašam pavasarim. Un kā nokust, tā nokust. Nebija tā, ka nokust un uzreiz atkal uzsnieg un piesalst, un tas mānīgais ceļš. Kaut gan lielākā daļa no draugiem, kolēģiem, citiem, kas jau tur strādāja, kam bija pieredze Norvēģijā, teica, lai galvenais, lai nesāk ziemā. Bet, Tas ir tieši tas, ko tu izdarīji. Jā, aizgāju ziemā un aizbraucu uz ziemeļiem pirmajā reisā. Bet tādā ziņā atkal sāk ar grūtāko, tālāk paliek tikai vieglāk. Jo es vēl tagad kaut kad ar to savu kolēģi Raivu, ar Čomu arī, mēs reizē aizgājām uz turien, mēs uz vienu mašīnu strādājām. Mēs vēl tagad vienreiz smējāmies un runājām par to, ka, ja mēs būtu sākuši pavasarī, tad mēs tagad pa šitiem līkumainiem un šauriem ceļiem braukt un domāt, galīgi, kā te būs ziemā, kā te uzsniks, kā mēs tad izbrauksim. Tā mēs uzreiz jau sākām pa tiem ceļiem braukt pa sniegu, pa ledu, un tagad jau vasarā jau vispār liekas tāds nekas parasts ceļš. Parasts ceļš. Cik gaiši un tumšs ir Norvēģijas ziemeļos? Jā, tas ir arī tāds nākošais, par ko es brīnījos. Tas, ka vienos divos pa dienu tu brauc tālajām gaismām. Saule liekas, ka tūlīt būs gaišs. Tūlīt būs tas moments, kad varētu palikt kaut cik gaišs un tumšs atkal ir. Un tagad tas ir ziemā, tagad vasarā atkal ir otrādi. Tas, ka divos pa dienu ir tikpat gaišs, divos pa nakti ir tikpat gaišs kā divos pa dienu. Es vienreiz arī apstājos. Pulkstenis bija kaut kādi 2 naktī. Es tur spaidīju telefonu pēc sajūtām, nepaskatoties laiku. Likās, ka ir 7, 8 vakarā. Varētu jau tā kā taisīties gulēt, paskaties pulkstenī 2 naktī, un īstenībā sen jau bija jāguļ. Jā, vienkārši pilnīgi diena tur ir tagad. Ziemā ir nakts, vasarās ir diena. Kāda ir tā sajūta? Un viens ir kāda sajūta, protams, dzīvojot, bet arī tev tur jāstrādā tomēr. Tev tur ir, tieši tā, ka tu saki, tas tomēr ietekmē arī tavu ikdienu. Vasarā, kad ir gaišs, ir tā kā vieglāk braukt. Tu vari nobraukt visu nakti, un tev liekas, ka nav nakts, liekas, ka ir vai diena, vai vakars, vai pēcpusdiena. Bet, ziemā gan ir tā, teiksim, tā grūtāk, jo tev principā visu laiku ir tumšs. Un tad jau, kad tev ir tumšs, jau liekas, ka tev ir nakts, beigās tu pasties pulkstenis tikai 3 vai 4 vakarā ir. Uz abām pusēm ir dīvaini, gan, kad tu brauc vasarā pa naktīm, bet ir gaišs, un ziemā, kad tu brauc pa dienu, bet ir tumšs. Tas tev neiet kopā ar laiku, ar pulksteni, tas, kā tev liekas, cik tagad varētu būt tas pulkstenis. Liekas, ka ir pavisam pāris stundas uz vienu vai uz otru pusi. Bet, nav tas neizdarāms. Viss tā strādā, tur cilvēki tā dzīvo, pie viss pierod. Cik daudz jūs sanāk kontaktēties ar pašiem norvēģiem un kāda ir tā komunikācija? Principā katru dienu. Benzīna tankos, firmās, visi tur runā angliski. Pilnīgi vai jaunāki, vai vecāki cilvēki, viņi pilnībā visi runā angliski. Man vēl nav bijis neviens, ar ko es sarunātos Norvēģijā, kurš nerunātu angliski. Un tā viņiem nav pilnīgi nekāda problēma. Viņi tur neapvainojas par to, ka tu, piemēram, kā iebraucies, nemāki norvēģu valodu vai ko, tur pilnīgi brīvi. Viņš varbūt kādreiz iesāk sarunu norvēģiski, bet viņš, tu sāc ar viņu angliski runāt, un viņam nav problēma pārslēgties un mierīgi visu runā angļu valodā. Jā, un katru dienu. Katru dienu, un kā viņi uztver tevi? Šajā gadījumā tu neesi vietējais, tu nerunā vietējā valodā, bet tu brauc uz kravas auto. Tas ir ok, vai tas tomēr varbūt ir tā? Jā, tur nav pilnīgi. Man nav vēl bijusi neviena tāda situācija, kur pret manīm kaut kā savādi izturētos, tikai tāpēc, ka es esmu iebraucējis. Nav bijusi. Ne firmās, ne kaut kādos veikalos, nekur. Pilnīgi tā kā vietējais bez mazai. Jo tur
Norvēģi tādi, cik es esmu pieredzējis, ir baigi tādi laipni un runātīgi un pretīm nākoši, tā kā nav bijušas nekādas problēmas. Tu esi arī laipns un pretīm nākošs? Jā, es jau arī centos, es visur cenšos tāds būt laipns un pat ja ir brīdis, kur varbūt tu varētu aizsilties un kaut kādu savu raksturiņu parādīt, es vienalga labāk ievelku gaisu un runāju laipni tā, lai izbļauties jau tu vari, bet tev jau kaut ko no viņiem vajag. Un tad, ja tu tur būs kaut kādas nepareizas lietas sarunājas, diez vai tas kaut kādā veidā būs labāk nekā vienkārši paklusēt. Cik labi vai nelabi, vai kāda ir pareizāk tā sajūta, tad, kad tu esi nostrādājis to savu laiku un tad tu atgriezies mājās? Pirmais, un ko tu dari, kad tu esi mājās? Mēs par šito, starp citu, arī ar daudziem šoferiem esam runājuši. Kādi tad ir tie rituāli? Ko tad dari, tad, kad ir mājās? Jo tad kā tu neesi darbā, un tas nav darbs, ko tu vari darīt no mājām, pareizi? Jā, tagad ar to es vēl neesmu pieredzējis pie šī brīža, tā brīvā laika. Man tas brīvais laiks ir 2 reizes vairāk nekā bija. Pirmais ir vienkārši atbrauc mājās, pirmais vakars. Parasti sanāk, kad es atbraucu, ir jau vakars. Un neko, pirmais vakars pa mājām. Un tad jau, ja ir kaut kādi plāni, kaut kur, kas ir jāizdara obligāti, kaut kādas lietas tās tur saliek pa dienām, kad ko darīs. Tā vienkārši atpūšās. Ja nav nekāda plāna, tad vienkārši atpūties. No rīta pamosties, un tad tu izdomā, ko darīs. Tā baigi pirms tam nekādas beigās tādas plāns, neplānoju, ko darīt, ja nav kaut kas obligāti jādara. Izbaud brīvdienas, teiksim tā pagaidām. Neko baigi necenšos sev apgrūtināt. Paši, tagad, kamēr pieradīšu pie tā grafika. Un cik ļoti tas varbūt atšķirās no tāda grafika, ja tu strādātu, piemēram, Latvijā, kādā loģistikas uzņēmumā? Kādas ir tās atšķirības? Tu teici, tev ir it kā garākas pauzes, garākas brīvdienas, pareizi? Jā, ir jau vairāk veidi, kā cilvēks strādā tieši šajā te tālbraucēju tajā darbā. Kāds brauc projām uz mēnesi, kāds tur brauc uz 2, kāds tur 2 nedēļas, 3 nedēļas. Es iepriekš strādāju tā, ka es katru nedēļu braucu projām, katru nedēļu braucu atpakaļ. Tad pa tām mājām sanāca tur kaut kādas 2 dieniņas. 2 vai 3 dienas pa mājām, 1 vai 3, kā atkarīgs no pauzēm, kā vajadzēja. Un tā es 4 reizes izbraucu, un tad viens bija mājās. Tad vajadzēja kaut kādas tādas svarīgās lietas, kas bija jādara tajās nogalēs, kad tu esi. Un tad tādas ritīgi svarīgās lietas, tās atlika brīvajā nedēļā. Un tad beigās no tās brīvās nedēļas tur vairs tikai kādas 3-4 dienas palika tādas tiešām brīvas, kā var neko nedarīt. Un te atkal man sanāk pusi uz pusi. 2 nedēļas strādā, 2 nedēļas brīvas. Un šobrīd es vēl cenšos pierast pie tā brīvā laika. Man vēl joprojām neliekas, ka tāds tagad ir mans grafiks. Es laikam biju pieredzējis pie tā visu laiku tajā darbā iekšā. Jo es kaut kādas arī iepriekšējā darbā kaut kādas lietas, kad es biju mājās, es biju aizrāvies ar mašīnas taisīšanu, tur, teiksim, tā vizuālo izskatu no ārpuses, tur tūningu uzlikt un tā. Un tad tas brīvais laiks bija tik, cik viņš bija, un tad es arī mājās, kamēr es biju brīvajā nedēļā, ja bija tāda iespēja kaut ko uztaisīt, sakrāsot, pārkrāsot, tad es to vēl darīju. Tā kā es tur arī dažreiz brīvdienās arī biju darbā iekšā tā, bet šeit jau tā, kaut gan šeit arī bija sanācis, ka kaut ko krāso un tais, bet ne tik ļoti. Principā tagad es vienkārši izbaudu brīvo laiku. Brīvo laiku vajag arī izbaudīt, un patiesībā tā ir arī tāda viena no prasmēm, ja tā var teikt, izbaudīt to brīvo laiku un nestrādāt. Ja? Jo mums jau ļoti patīk strādāt. Mums ļoti patīk strādāt, jā. Ir tāds teiciens, darbs mīl muļķus. Ja? Tā kā darbs vienmēr atrod tos. Paņem no darba atvaļinājumu, lai var pastrādāt mājās. Jā, un tas arī svarīgi, vai ne? Svarīgi arī to izdarīt, bet Kristap, tagad mēs vienkārši diezgan strauji jau mūsu laiks atvēlētais arī tuvojas beigām, ja? Jo droši vien, es pieņemu, ka skatītājiem, klausītājiem mums varētu droši vien arī vēl stundu skatīties, bet tā varētu būt cita epizode jau. Bet Kristap, jautājums tagad tāds. Skaidrs, ka tava tā, kravas auto nodarbošanās, ja? Stūrēt kravas auto bija it kā tāda loģiska un organiska, un tu pat neiedomājies, ko citu dzīvē varētu darīt. Bet iedomāsimies situāciju, ka kravas auto nekad netika izgudrots. Pieņemsim. Kas tad tu būtu? Ko tad tu būtu izvēlējies? Laikam jau tā, ko es esmu darījis līdz šim, līdz tai braukšanai, izmācījos pa mehāniķi. Kaut kas droši vien uz to tehnisko lietu es arī būtu gājis. Bet kravas auto nav izgudrots.
Kravas auto nevar remontēt. Var darīt kaut ko citu. Es nezinu, grūti iztēloties, jo es tā baigi ar par to neesmu. Nav pat īsti sanācis domāt, jo tas jau bija tāds mans mērķis, uz ko iet, un zināju, ka es to darīšu. Un, ja godīgi, ko es varētu darīt, es pat nezinu. Vetārsts, pavārs, vai nē? Es nezinu, skolotājs. Nē, no šīm 3 profesijām man liekas, ka tiešām es vienkārši saucu, kas man ienāk prātā. Bet es nezinu, es nevaru iedomāties, kas pat. Labi, ka ir izdomāts mašīnas. labi, ka viņas ir izgudrotas, un arī YouTube labi, ka izdomāja tomēr kaut kādā arī, jā, brīvi šito te, kā teikt, laiku nosist to gaidīšanas laiku, jo kādreiz ritīgi tas tā kā, kad nācās kaut ko pagaidīt, kaut ko, laiks tik ātri pagāja, kad tam video pieķēries. Kamēr tu montē, tev jau pienāk tavu kraušanas kārtu, un tas laiks tik ātri paiet, ka jā, to sēdēšanu kabīnē tu aizstāja kaut kādu lietu, kaut ko dara, kaut ko domā, kaut ko taisa, un tas bija tāds labs bonus pašā sākumā. Tagad jau, kad tas ir tā pierasts, tad jau liekas gan tāds pienākums, jau tas viss jau ir tik tālu aizgājis, ka es jau dažreiz jūtos jau tā kā, ka man tas ir jādara, tāpēc, ka ir tie cilvēki, kas to gaida un kas to skatās. Es ceru, ka arī šos podkastus gaida un skatās, bet droši vien, jā, ka, protams, ka tas uzliek zināmā mērā kaut kādu atbildības sajūtu. Un varbūt no manas puses noslēdzošais jautājums ir mazliet par nākotni. Tā kā kopumā, kā tu redzi to nākotni vispār kravas auto nozarē, tā ir tā viena jautājuma daļa, un otra daļa. Mēs te arī ļoti daudz šajā podkāstā runājam par šoferu nākotni, par jauno maiņu. Tava gada gājuma šoferi, jaunāki šoferi. Tā kā ir diezgan pieprasīta prece, tā var teikt, respektīvi, nav varbūt šobrīd viņi ļoti daudz, bet kas varbūt būtu tas, ko tu varētu, nezinu, pateikt, iedrošināt, novēlēt, varbūt tiem, kas domā, nezinu, varētu pamēģināt, nevarētu pamēģināt, nezinu, īsti neesmu pārliecināts, ko tu teiktu? Šitais te darbs, ja tu šeit nāc tieši tikai, lai naudu nopelnītu, tad būs grūti strādāt. Šitam te darbam ir ļoti jāpatīk, ja tev tas darbs patīk, tad viss arī notiks, jo man ir viens cilvēks, man pazīstams, kas šeit nāca tīri dēļ naudas, un beigās viss, kas bija, ka viņš vienkārši aizgāja no šī te darba. Lai šito te darbu darīt, ir jāpatīk, un ir arī ģimenei jāpieņem tas, ka tu to darbu dari, tā, lai viss būtu labi, jo, ja tu pats nevari to izturēt, vai tavu ģimeni to nevar izturēt, tad dēļ naudas šito te darīt, tad labāk nē, tad lai tev pašam patīk, un ja tev tas patiks, tad viss būs labi. Un kā tu skaties uz nākotni kopumā, kravas auto? Es domāju, ka tik drīz tas neapstāsies. Tur tagad kaut ko par kādiem vilcieniem tur stāst, ka varētu diezgan daudz tur darbus atņemt, tas, ka uzliks uz vilcieniem piekabas, bet es ceru, ka nē. Es ceru, ka vienkārši tas turpināsies. Es ceru, ka viss tā situācija uzlabosies, gan kravu ziņā, gan kaut kādās. Tā, lai viss iet uz labo pusi. Un es domāju, ka kādu laiku jau brauksim vēl. Cerams, ka brauksim. Un cerams, ka ne tikai brauksim, bet arī 89. epizode YouTube nebūs noteikti pēdējā, un ka tev arī tas sekotāju skaits augs. Un es ticu un ceru, ka noteikti tie, kas vēl nesako Kristeram Kravīnskim, piesakojiet YouTube, skatieties Kristera epizodus un piesakojiet viņu YouTube kanālam. Piesakojiet, protams, arī Vervo sarunu ciklam Loģistika bez filtra. Tas ir tieši tas iemesls, kādēļ mēs šeit esam, un liels paldies, ka jūs skatāties, klausaties. Noteikti ielieciet īkšķīti, nošērojiet un ierakstiet arī komentārā. Gala beigās varbūt jums ir kāds jautājums, ko jūs vēlaties, piemēram, Kristeram uzdot, tad noteikti Kristers varēs pēc tam apskatīties. Nākošajās epizodēs atbildēt. Un nākošajās epizodēs atbildēt, šis ir ļoti labi. Tas ir bričs jau, jā, tas tiltiņš, ko mēs metam, bet tiešām paldies, ka jūs skatāties, klausaties. Tiekamies nākamajās epizodēs. Uz redzīt. Čau visiem.